Jēkabpils interešu apvienībai Literāts, kurā pieredzējuši literāro konsultantu vadībā darbojas jaunie rakstnieki un dzejnieki, apritējuši 30 gadi. Jubilejas pasākumā pulcējās gan tagadējie literāti, gan tie, kuri šajā apvienībā darbojušies agrāk. Ideja par to, ka Jēkabpilī nepieciešama vieta, kur pulcēties jaunajiem autoriem, pirms 30 gadiem radās toreizējai Jēkabpils rajona centrālās bibliotēkas direktorei Mirdzei Mullerei. Ne jau vēl es strādāju bibliotekā, un visa dzīve man ir saistīta tikai ar literatūru. Un man būtu ļoti žēl, ka radoši cilvēki, kas var kaut ko no sevis pateikt citiem, dot un audzināt citus, tas ir iegūms ne tikai vien bibliotekai, bet visai cilvēcei, visiem cilvēkiem. Sākām mēs nedaudz cilvēki. Sākām ar mazumiņu un bijām visi ļoti bailīgi, visi nobijušies. Šodien klausoties, man jāsaka, ka literāts ir spēris plašu un lielu soli uz priekšu. Par sasniegumiem liecina tas, ka apvienībā savu literāro darbību sākuši daudzi Latvijā zināmi talantīgi rakstnieki un dzejnieki, piemēram, Ronalds Briedis, Ligita Ābolniece, Ruta Štelmahera, Gaiķu Māris un citi. Tāpat vērā ņemams ir literātiešu sasniegumu saraksts. Daudzi izdevuši savas grāmatas, par saviem darbiem ieguvuši dažādas balvas, vēl citiem literārā darbība no vaļasprieka pārtapusi maizes darbā. Ļoti lielu devumu literāta jauno autoru izaugsmē snieguši kādreizējie apvienības vadītāji, rakstniece Lūcija Ķuzāne un žurnālists, publicists un dzejnieks Andris Grīnbergs. Žurnālists atzīst, ka toreiz, kad Mirdza Mullere viņam piedāvāja kļūt par literāta vadītāju, viņš sākumā atteicies, bet pēc tam pārdomājis. Kad mani uzaicināja pirms 30 gadiem vadīt, es pārdomāju tāpēc, ka es jau biju gandrīz 20 gadus vadījis citu rajonu redakcijās Kandavā, Limbažos un Kuldīgā, un domāju, cik tad var vadīt. Bet tad, kad es uzzināju, ka man ir pierunāta vēl Lūcija Ķuzāne un ka mēs būsim divatā, es domāju, Lūcija Ķuzāne tomēr par mani ir vecāka. Tad man tomēr jāpiekrīt, un tā es piekrītu un nenožēloju, ka es esmu piekritis. Un šodien man liekas, ja man šodien mēģinātu pierunāt, es teiktu, jā, es jūtos vēl jaunāks kā toreiz. Daudzi literāta dalībnieku darbi ir bijuši komponistu iedvesmas avots. Arī jubilejas pasākumā klātesošie varēja baudīt dziesmas ar literātiešu vārdiem Laura Kampāna, Mareka Sarnauska, Skaidrītas Pugačas un Petra Draņeviča izpildījumā. Andris Grīnbergs uzsver, ka jaunajiem autoriem ir jāiepazīst citam cita darbi, kā arī jāmācās pieņemt kritiku, lai augtu savā attīstībā. Reti kāds ir tāds, kā mēdz teikt, piedzimis gatavs dzejnieks vai gatavs prozaiķis vai gatavs dramaturgs. Vienmēr jau ir tā, ka tie pirmie soļi bikli, tad tur valoda nav tāda, tad tur ritms nav, tad forma, tad teorija literatūras. Un diemžēl šo te jēdzienu, ko es tikko pēdējā nosaucu literatūras teoriju, joprojām arī tādi, kuri raksta, un varbūt jau ir kaut ko sasnieguši, joprojām tomēr negrib to literatūras teoriju pamācīties un ņemt vērā. Un tas, man liekas, ir tāds mīnus. Bet tā varēšana un gribēšana tagadējiem autoriem, ja salīdzinu, kā es pats sāku, vai kā sāka, teiksim, Ronalds Briedis, šokar arī tos par viņu runāja, tas bija daudz biklāk. Šodien ir daudz jaunieši, ir tādi drošāki, viņi nebaidās, nekautrējās, un varbūt tas ir labi. Jāatzīst, ka joprojām daudzi jaunie autori savus pirmos soļus literārajā darbībā spēr bīkli. Nedroša par saviem spēkiem sākumā bija arī Sintija Kampāne, kura nu ir kļuvusi par literāta vadītāju. Viņa stāsta, ka sākumā darbojusies literātā Ruta Štelmaheras vadībā. Paralēli studējot Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātē, Sintija arvien vairāk uzņēmās iniciatīvu. Tādēļ drīz vien Ruta Štelmahera piedāvājusi viņai kļūt par vadītāju.
Kaut kad 2012. gada rudenī laikam tas bija, kad es runāju ar Rutu, un Ruta teica, ka viņai ir ļoti daudz dažādu citu interešu, un būtībā viņas laiks ļoti aizņemts. Un tā kā esmu arī pamazām sākusi literāta darbībā iesaistīties vien dziļāk, es kļuvu par vadītāju. Bet tas nav tik ļoti formāli, gan tas ir vairāk tā, ka mēs darbojamies abas kopā ar Rutu. Gan tagadējie, gan kādreizējie literāta dalībnieki atzīst, ka šī apvienība devusi viņiem motivāciju pilnveidoties. Jēkabpils literāts man ir daudz devis, un tas ir laiks, ko es ar lielu patiku atceros, jo ne tikai tas bija tāds laiks, atmodas laiks, kad mēs varējām ne tikai kaut ko šajā apvienībā smelties sev kā literāti, bet arī uzzinājām daudz ko jaunu, iepazinām cilvēkus, pateicoties kuriem vēlāk arī veidojās tādas apvienības kā Tautas fronte un tas uz atmodas viļņa, tie visi cilvēki, viņi labprāt apgrozījās tuvu literārajai videi, jo literārā vide, viņi jau vienmēr izauklē brīvdomātājus, kaut kādus cilvēkus, kas skatās savādāk uz pasauli un meklē ceļus, kā pateikt savu taisnību un savu redzējumu. Un parasti viņi nemēdz liekuļot. Patīkami tas, kad salasās daudzi apmēram vienāda vecuma cilvēki, un viņi katrs raksta savādāk tomēr. Un tas tā liek daudz domāt un it kā arī censties tālāk kaut kā. Es praktiski savā dzīvē, man tā periodiem tā dzēja rakstās, un es kaut ko uzrakstu un nosviežu atvilktnē. Bet, ja nebūtu bijis literāts, varbūt man tas sarakstītais būtu daudz mazāk, un arī varbūt ne kvalitāte klibotu, jo tā kopā būšana liek kaut kā augt. Interešu apvienība Literāts gaida jaunus dalībniekus, cilvēkus, kuri vēlas pilnveidot savu literāta talantu.